Esiet sveicināti svētdienas vakarā. LNT ēterā raidījums Nedēļa. Studijā Elīna Bīviņa un Egils Zariņš. Laika apstākļu ietekme uz politiku ir vispār zināma. Jo aiz loka siltāk un saulaināk, jo ir mazāka politiskā aktivitāte. Un tomēr par spīti šai aksiomai mūsu priekšstāvi šonedēļ paveica patiesi neiespējamo. Proti, galīgajā lasījumā atbalstīja privatizācijas jumta likumu, ar kuru ir iecerēts pabeigt privatizācijas procesus Latvijā, kas ilguši teju 15 gadus. Atceroties, kāda strīda ap šo dokumentu virmoja vēl pirms nedēļas, likās, nespēs koalīcija vienoties, nespēs. Bet redz, kādu tomēr malači te mūsu deputāti ņēma un pieņēma dokumentu. Te gan var pastrīdēties, jo tikai beidzamajā brīdī 100 gudrās galvas izvairījās no kāda visai neglīta konflikta vai neglīta situācijas. Tas ir saistīts ar prezidents uzrunu. Tradicionāli prezidente uzrunā deputātus beidzamajā sēdē pirms atvaļinājuma, proti tam bija jābūt 22. jūnijā. Bet tad pēkšņi deputāti tā kā lēma, ko tur vēl ķēpāties, sāks jau jāņot trešdien un nekādu sēdi nerīkos. Labi, ka pēdējā brīdī jātapās. Sēde tātad 22. jūnijā būs. Prezidenta apsolījis interesantu un saturīgu runu, un vispār deputāti vēl gatavojās šajā dienā pirmajā lasījumā pieņemt likumu par tiesību sargu. Par to mēs pēc brīža runāsim plašāk. Ja vēl dažus vārdus runājam par deputātiem, tad jāatgādina, ka pēdējā laikā tik daudz piesauktais Aleksandrs Kirsteins šonedēļ pats atkāpās no ārlietu komisijas vadītāja amata un tā formāli izārstē valdošo koalīciju no galvas sāpēm. Ko Kirsteina kungs domā darīt tālāk, uzzināsim raidījuma noslēgumā, jo viņš šovakar būs mūsu studijas viesis. Bet sākam kā vienmēr ar nedēļas notikumu izlasi. 10. vieta šonedēļ ar 2 sērdienām pieminējām uz Sibīriju deportētos latviešus un sarkanās armijas ienākšanu jeb Latvijas okupāciju. Atceres pasākums Krievijas pilsētās rīkoja mūsu diplomāti un Pēterburgas latviešu biedrība. Debats par padomju totalitāro režīmu notika arī Eiropas parlamentā Briselē. Aizdomās par vēlētāju balsu pirkšanu pašvaldību vēlēšanās šonedēļ aizturēts Reizeknes mērs sociāldemokrāts Juris Začests. Viņa partija uzskata, ka notiek politiska izrēķināšanās, kas saistīta ar nākamgad gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Šī ziņa 9. vietā. Bet 8. tas, ka Rīgas domē ir plānots būtiski palielināt algas mēram, viņa vietniekiem un citām amatpersonām. Ja to atbalstīs visi pašvaldības deputāti, tad domas priekšsēdētāja Aivara Ksenoka alga līdzinējo 1600 latu vietā būs 1760 latu. 11. jūnijā Lielupē ir noticis sen gaidītais partijas Jaunie demokrāti dibināšanas kongress. Par partijas valdes priekšsēdētāju ievēlēts Saeimas deputāts, bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis. Jaunie demokrāti sola veco demokrātu jātīrīt no samazgām. Partijas mērķis un uzdevums būšot nodrošināt iedzīvotāju labklājību, personisko brīvību un drošību, kā arī saglabāt nācijas garīgās vērtības. 6. vieta. Valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga kārtējo reizi kritizējusi tiesu sistēmu Latvijā. Viņa principiāli ir pret kārtību, ka tiesnešus ieceļ amatā uz mūžu. Prezidenta arī pārmetus, ka tiesas raksta spriedumus, ko sabiedrība nesaprot, bet narkotirgoņiem piespriež nosacītus sodus. 2 nākamās sociālas ziņas. Vispirms 5. vietā informācija par to, ka šonedēļ lavīna veidīgi turpinājās dažādu profesiju pārstāvju prasības pēc algu pielikuma. Streikot un protestēt ir gatavi tiesu darbinieki un policisti, savukārt kultūras darbinieku algām ministrija nākamā gada budžetā pieprasījusi aptuveni 4 miljonus latu. Turpretī mediķi jau sagaidījuši lielākas algas. No 1. jūlija tās būs vidēji 364 lati mēnesī. Kamēr cilvēki prasa lielākas algas, tikmēr valdība cenšas apturēt izmaksas. Cenas par apkuri vēl gadu. Līdz nākamā gada augustam nebūs apgrūtināts ar pievienotās vērtības nodokli. Par šo Saeimas lēmumu mums gan var draudēt soda sankcijas no Eiropas. Bet valdošajā koalīcijā ir domstarpības par gāzes cenu celšanu. Premjers apgalvo, ka Latvijā gāzes tarifi būs augstākie Baltijā. Ekonomikas ministrs saka pretējo, ka zemākie. Kariņam tomēr jāraksta Kalvītim paskaidrojums. Tarifu ziņas 4. vietā. Pielikts punkts Aleksandra Kirsteina ērai Saeimas ārlietu komisijā. Pēc vairāk kārtējiem neveiksmīgiem mēģinājumiem viņu atcelt no amata, Kirsteins šonedēļ atkāpās pats uz atvedām, vēl paspēdams paziņot, ka ārlietu ministrijā valda bardaks un Latvijas diplomāti ir zem katras kritikas. Ārlietu komisijas vadībā ievēlēta Vaira Paegle, kura sola ieviest mieru. Top 2. vietā krīze Eiropas Savienībā. Lai glābtu jauno konstitūciju, bloku valstu līderi šonedēļ vienojās par nepilnu gadu pagarināt tās ratifikācijas procesu, savukārt sarunas par budžetu ir izgāzušās. Eiropas politiķi uzskata, ka Eiropa pašlaik ir dziļā krīzē, kam būs grūti tikt pāri. Savukārt Latvijas prezidenta Vairvīķa Freiberga cer, ka Savienība pārvarēs mulsumu. Un visbeidzot 1. vietā Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi privatizācijas jumta likumu, ar kur ir paredzēts pabeigt gandrīz 15 gadus ilgušos privatizācijas procesus Latvijā. Ar šo dokumentu valdība ievelk ķeksīšus pie padarītiem darbiem savā deklarācijā.
Šonedēļ beidzās valsts cilvēktiesību biroja direktora Olafa Brūvera pilnvaru termiņš, un viņa vietā ir jāmeklē cits cilvēks. Tikai kāpēc tas netika darīts saulēcīgi? Iespējams tāpēc, ka visu laiku turpinās runas par jaunas institūcijas izveidi. Saimā izskatīšanai ir gatavs valsts prezidents kancelēs ierosinātais likumprojekts par tiesību sarga biroju. Citās valstīs to sauc par ombudu. Tas tēlēni sakot ir savu veidu sarksuns, kas neļauj valsts varas pārstāvjiem negodprātīgi, nolaidīgi un pat noziedzīgi izturēties pret iedzīvotāju tiesībām un interesēm. Viss jābūt labi un skaisti, tikai deputāti redz dodas atvaļinājumā, un tad sanāk, ka cilvēktiesību biroja pārvalde pakārusies gaisā. Jaunās institūcijas jau vēl nav. Mēs it kā visu labi zinām un lietojam vārdu cilvēktiesības, tomēr mums ļoti bieži nav informācijas par to, kādas tad ir mūsu tiesības un iespējas konkrētā situācijā. Savukārt iestādes, diemžēl, bieži nav ieinteresēti šādu informāciju sniegt. Tā tad nesanāk nekāda godīgā spēle. Līdz šim Latvijā darbojās cilvēktiesību birojas, cik nu tas spēja, tik palīdzēja risināt sabiedrības kaitas. Gadā biroja saņēma apmēram 5000 sūdzību. Bet tā budžeta saudzīgi sakot bija visai pašķidras. Griezti mūsu juristiem, teiksim, ir algu griezti ir 210 lati, vēl pirms nodokļu nomaksas. Un, līdz ar to tad, mēs šobrīd iztiekam ar tiem cilvēkiem, kas ar savu entuziasmu strādā un pierāda, varbūt ļoti liela daļa mūsu juristi ir studenti. Pirms gada prezidents kancelē ierosināja pieņemt likumu par tiesību sarga biroju. Tas lauks būs plašāks, mandāts būs stiprāks, es uzskatu, un precīzi formulēts, kas varbūt arī ļaus izvairīties no kaut kādām interpretācijām sašaurinātām par to, cik tālu šī institūcija var iet, pārbaudot kaut ko un, teiksim, pieprasot informāciju, iepazīstoties lietas materiāliem. Ja mēs līdz šim vairāk skatījāmies, teiksim, sūdzības un sūdzības par cilvēku tiesību pārkāpumiem. Tiesību sargam būs vairāk sūdzību, viņš varēs skatīties sūdzības par tādiem labas valsts pārvaldības principiem. Tātad jaunā struktūra rūpēsies par mūsu cilvēktiesībām, raudzīs, lai mums nenodara pāri valsts pārvaldes iestādes, bet Eiropas Savienības direktīva liek cīnīties arī pret diskrimināciju un tās sekām. Tātad arī tās varētu būt tiesību sarga pārziņā. Tā problēma ir, kad ir tik daudz dažādu funkciju, ka nav skaidrības, kā viņas var īstenot. Nekāda mehānisma, nekāda struktūra nav paredzēta. Ja šādi tik ļoti sarežģītu un lielu institūciju veidot, un nav tikai budžeta jautājums, bet vispār tur aizies ļoti ilgs laiks, kamēr var uzstādīt vienu institūciju, kas tiešām darbojās. Tā būtu viena bēda, bet otra ir jautājums par neatkarību. Ir taču zināms, tas, kas pasūta mūziku, visus var pasūtīt. Ja jau cilvēktiesību birojas sitās kā pliks pa nātrēm, tad varbūt tiesību sargam līdzekļi tomēr pietiks. Nekā, apspriežot likuma projektu, valdība gribēja jaunajai struktūrai dot tikpat, cik cilvēktiesību birojam, tas ir apmēram 160 000 latu, kamēr jaunajām funkcijām būtu vajadzīgi vismaz 750 000. Jāatzīst, ka ne tikai būvnieki labi maksā darbu, bet arī labi juristi un citu jomu speciālisti. Ja? Un tādēļ, protams, ka mēs uzstājam uz to, ka tam finansējumam jābūt pietiekam. Pretējā gadījumā tā iestāde, teiksim, neattaisnos to uzticību un tās cerības, un tas būs vienkārši tāds atkal tukšs numurs. Nu jā, bet neviens arī neteica, ka birokrātija tiesības sargu uzņems ar gavilēm. Pašreiz gan Saimā deputāti trešdien lems par pieprasīto summu, un sabiedrībai tad būs iespēja paraudzīties, kas balso pret to, līdz ar to nevēlas, lai tiktu aizstāvēts mūsu tiesības. Bet ir jau arī citas nianses. Kas noteikti ir jārisina, šīs tiesības sargs jānostiprina arī Saima, tātad konstitūcijā, respektīvi mūsu satversmē. Ja, jo visur, teiksim, visās mūsu kaimiņu valstīs šis tiesības sargs vai ombuds, viņš ir nostiprināts satversmēs, tātad konstitūcijās. Un tā ir viena stipra, neatkarīga institūcija, kurai neietekmējama, tāpēc arī šim jaunajam direktoram ir jābūt, ar pietiekami stingru mugurkaulu, ar pietiekami neatkarīgam. Viņam nav jābūt politiskai figurai. Jā, kur tad atrast to labāko tiesību sarga kandidatūru? Vajag ņemt vērā, ka šis amats būs tikpat nozīmīgs kā valsts kontrolierim, ģenerālprokuroram, korupcijas novēršanas biroja šefam. Un mēs taču labi atceramies, kā cirks izvērtās izvēloties cilvēku šiem darbiem. Tātad mēs visticamāk būsim liecinieki kārtējai politiskai koridai. Es domāju, ka diskusijas būs. Protams, mēs no tā neizvairīsimies. Ētika ir vārds, ko beidzamajā laikā dzirdam itin bieži. Šonedēļ pat zāļu ražotāji vienojās par ētikas normu ievērošanu pret sabiedrību. Tā teikt, nepiekukļot dakterus un nemānīt pacientus. Brīvdienas žurnāls Vakar ziņa savukārt ir aktualizējis jautājumu par žurnālistu ētiku. Savukārt, nedēļa nolēma pavērot, kā tad ar ētikas normu ievērošanu sokas politiskajai elitei.
Pat tik bezobainu dokumentu kā ētikas kodeks Latvijas parlaments šo vairāk nekā 10 gadu laikā tā arī nav spējis pieņemt. 97. gadā deputāti ar Ilmāra Bišera izstrādāto ētikas kodeksa projektu jau bija nonākuši finiša taisnē, taču Saeimas atbalstu tas tā arī neguva. Vēl pēc 2 gadiem ētikas padomes eksperti atjaunoja diskusiju par šo jautājumu, taču parlamentā šai iniciatīvai atkal neatradās dzirdīgas ausis. 8. Saeimas deputāti jau drīz pēc vēlēšanām sāka spriedelēt par šādu kodeksu nepieciešamību. Beidzot tapis projekts, kurš joprojām ceļo pa Saeimas gaitiņiem un neviens ar tā pieņemšanu nesteidzas. Tam nav grūti rast izskaidrojumu, jau tā krietni vienkāršotajā kodeksa projektā tomēr saglabātas normas, kuras atsevišķiem deputātiem izpildīt līdz šim nav bijis pa spēkam. Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša. Jūsu galva atrodas attejā. Un vēl es gribētu pateikt to, ka atverot savu muti, tā dažkārt smird, un pat ļoti smird. Deputāts savos izteikumos balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Tikpat labi es varētu, piemēram, lūgt, lai Jēkabsona kungs iesniedz visu savu privāto sarakstu par pēdējo pusotru gadu nolūkā, lai mēs izvērtētu viņa iespējamo meiteņu slepkavošanu Rīgas ielās, izmantojot savu dienestu stāvokli. Ja. Deputāts ciena un vienmēr stingri ievēro Satversmes Saeimas kārtības rulli un citus normatīvos aktus. Jau pēc diennakts atradas notegrāvē. Tomēr, kundi, mēs neesam gatavi aizstāvēt. Deputāts ir atsaucīgs attieksmē pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem. Bet kā jūs jau zinājāt, ka jūs būsiet komisāra? Paldies, es nezināju, mīļā meitene. Bet kāpēc jūs braucāt? Paldies! Deputāts patstāvīgi izglītojas un apgūst politiskās kultūras pieredzi. Deputāts ir pieklājīgs pret tik vienu sabiedrības locekli. Bet es uzskatu, ka likumam jābūt citam. Aizver muti, Juris, otru reizi saku. Stāviet klusu. Deputāts ir morāli atbildīgs sabiedrībai par savu darbību un runām. Es gribētu norādīt vienu. No aizmugures, diemžēl, ir redzams, ka Repšs kungs atrodas zālē ar pistoli pie sāniem. Saeimā ir aizliegts ienākt ar ieročiem, pat apsardzē lūdzu. Saeimas priekšsēdētāju. Kas jums ir žaketē? Bet žakete ir nolikta aizmugurē. Labi. Un žakete arī, žaketē nav, ja? Labi, ticēsim mums šoreiz. Uz Eiropas Savienības fona Latvijai ir ar ko izcelties. Celtniecība pie mums attīstās kā nekur citur. Tā ir straujāk augošā nozare jau 2. gadu pēc kārtas. Nu un ko tad būvē? Ne jau tikai jauns lielveikals, autosalonas vai noliktavas. Malmalās uz teju vai katra brīva zemes pleķīša rauj augšā arī dzīvojamās platības. Vai nu tie būtu jauni daudzdzīvokļu nami vai privātu māju ciemati. Tāpat kā turpina attīstīties celtniecība, ar vienu aug arī cenas par nekustamo īpašumu. Gadu laikā viena sērija veida dzīvoklis, piemēram, kļuvis uz pusi dārgāks. Tāds ir ekspertu vērtējums. Bet pāri visam ir tas, ka cilvēkiem ir kaut kur jādzīvo, tādēļ mēs arī ņemam kredītus un tos dārgos īpašumus pērkam. Cenas pie mums ceļas visam, sākot jau ar maizi un pienu, bet tās tomēr ir preces, kuras pērkam un pirksim. Ar nekustamo īpašumu ir citādi. Tā nav pirmās nepieciešamības prece, un ja reiz ir tik dārga, tad pagaidām var arī nepirkt. Bet pērk. Gan tāpēc, ka ir kaut kur jādzīvo, gan arī tāpēc, ka vēlāk būs vēl dārgāk. Hipotekārijos kredītos līdz šī gada mājām izsniegt aptuveni 2 miljārdi latu. Summa šķiet astronomiska, taču bankas mierina, viss ir normāli. Tomēr vēl ļoti maz mājasaimniecība, mazāk kā 20% vispār ir saņēmuši kredītu. Tātad ir milzīga cilvēku masa, kas vispār nav ņēmuši vēl kredītu. Jebkuram cilvēkam vismaz vienreiz vajadzētu saņemt kredītu, un tas parasti ir jaunībā, kad nav vēl iekrājumi. Tas tāds normāls process dzīves ciklā.
Par cenu celšanos nekustamo īpašumu tirgū vairs nevar runāt tā vispārīgi. Dārgāk ir rajonos, ko uzskata par prestižiem, piemēram, Purvciemā, tur par kvadrātmetru jāmaksā ap 800 eiro un vairāk. Citviet cenas var būt arī ap 300 līdz 400 eiro kvadrātmetrā. Bet jautājums par to, cik ilgi cenas vēl celsies, rodas pat tiem, kuri negrasās neko nekustamu pirkt. Nekustamā īpašuma segments ir pirmais, kas krītās cenā tad, kad valstī sākās ekonomiskas grūtības. Un, protams, ja sāksies kādas grūtības, es nezinu, ar ko viņas varētu būt saistības, piemēram, degvielas cenu vēl tālāk paaugstināšana vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, ka viņas varētu kristies. Laime nevar būt mūžīga. Mēs faktiski 8 gadus no vietas esam pieredzējuši ļoti strauju cenu kāpumu. Diemžēl tirgum ir ciklisks raksturs. Un tas ir katra cilvēka ziņā ievērtēt, vai viņš ir gana stabili uz kājām sagaidīt kaut kādas pārmaiņas tirgu. Kopš 2000. gada gan banku kredīta resursi, gan tiešās ārvalstu investīcijas pēc mūsu aplēsēm apmēram 17 miljardi ir pārgājuši to cilvēku kabatās, kur ir pārdevuši kaut kādas nekustamos īpašumus. Ja šie milzīgie resursi tiks visi reinvestēti atpakaļ tirgu, cerot uz aizvien jaunu vērtības pieaugumu, tad varētu būt nepatīkami jaunumi. Ja cilvēki būs gana gudri un šos iegūtos līdzekļus no nekustamo īpašumu pārdošanas investēs ražošanā, transportā, infrastruktūrā, apkalpojošā sfērā, dzīvosim aizvien labāk. Angļi nekustamo īpašumu pārdošanu un naudas ieguldīšanu atpakaļ šajā pašā tirgu cerībā uz nepārtrauktu vērtības pieaugumu sauc vienā īsā vārdā – gambling jeb azartspēli. Nav zināms, vai tā dēvētie spekulanti iet azartā, pirkdam dzīvojamās platības vairumā un tirgodam tālāk, tomēr cenu uzturēšanā viņi savu roku pieliek pavisam noteikti. Noteikti ir šie spekulanti, ja mēs viņus tā nosaucam, kas pērk par 6 līdz 10 dzīvokļi katrā jaunā projektā. Un noteikti cerot uz šo cenas paaugstinājumu. Tāds ir viņu bizness, tāda ir viņu peļņa. Tur mēs arī neko nevaram iebilst. Ja reiz pirkta, tad kur? Jaunus celtā vai vecā mājā? Eksperti šādu dalījumu neatzīst un iesaka vērtēt kategorijās labs un netik labs, jo nekvalitatīvi uzbūvēts jauns taču ir sliktāks nekā labi uzturēts vecs. Tomēr, ja reiz par jaunajām mājām, tad nereti ir bāžas par to kvalitāti. Ātri uzcelti, pamati nav nosēdušies un tā tālāk un tā joprojām. Mums latviešiem piemīt pilnīgi tāda dīvaina īpašība. Cilvēki ir gatavi pirkt par 50 000 latu īpašumu, bet paņemt vienu kārtīgu būvinženieru kaut vai par 50 latiem, sarunāt pazīstam, kas aiziet līdzi un apskat to māju. Nē, to mēs nē. Tas ir vienkārši apbrīnojami, un to nevajadzētu tomēr tā tik viegliprātīgi izturēties. Cilvēki gan kļūstot gudrāk un ir aizvien mazāk tādu, kuri lēmumu par dzīvokļu vai mājas iegādi pieņem viegliprātīgi. Riski jau ir vienmēr ir šajā tirgu arī no kā uzmanīties, tāpēc te vietā ir vecais teiciens par 7-kārtīgu mērīšanu. Bet kopumā par nekustamo īpašumu tirgus baltajām, pelēkajām vai melnajām zonām īstas skaidrības nav. To nezin neviens, jo nevienam neprasa, no kurienes ir viņa nauda. Un es nemaz nebrīnītos, ja pēkšņi izrādītos, ka kādai odiozai personai pieder krietnes gabals Latvijas zemes. Ir jau, protams, taisnība, ka ēdam, lai dzīvotu, bet nedzīvojam, lai ēstu. Un tomēr nemelosim paši sevi. Ēdienam mūsu dzīvē ir ne tikai fizioloģiska nozīme. Pavērojiet grāmatveikalos plauktus, un jūs secināsiet, ka ir izdots neticami daudz pavāru grāmatu. Ar krāsainām bildēm, ar negaidītām receptēm, ar vienkāršu skaidrojumu, ko un kā darīt, lai tiktu pie kāda garšīga ēdiena. Un ēdam mēs daudz. Tāpēc neticami sākumā likās skopie skaitļi, kas liecina, Latvijas iedzīvotāji ir sākuši ēst mazāk. Kas notiek virtuvē?
Latviešiem vienmēr paticis kārtīgi paēst, cik nu rocība ļāva, dažādos gados uz mūsu galdiem tikuši celti šķiņķi un cepeši, kartupeļi un kāposti, pildīti zivis un sīvēni, rasolu un neģīši, rauši un buberti. Vārdu sakot, esam ēduši pamatīgi, ar ko esam pārsteiguši nevienu ārvalstu ciemiņu, kurš iemaldījies parastā latviešu mājas ballītē, jutās kā vērienīgās kāzās, kuras dzert publika gatava vismaz dienas 3. Bet Centrālā statistikas pārvalde saka, Latvijas iedzīvotāji ēda mazāk. Uzreiz varam nomierināt, aprēķinos nav ņemts vērā mūsu apēstais ārpus mājas, bet tā kā pa dienu kafejnīca un restorāna tukši nav nepavisam, viss nostājas savās vietās. Tomēr tendence tas parāda gan, tāpēc mūsu ekspertam vaicājam, kas te īsti notiek. Sākam ar gaļu. Tas ir olbaltumas un dzelzs avots. Lielopgaļas patēriņš gadu laikā pieaudzis par kilogramu, cūgaļas par 2. Tā kā cilvēki daudz strādā, viņi grib arī intensīvi ļoti atpūsties brīvdienās, un intensīva atpūšanās ļoti bieži saistās arī ar gaļas cepšanu. Varētu arī tā izskaidrot. Piena produkti Latvijā ir bijuši cieņā vienmēr, tajos daudz olbaltuma un kalcija, bet gada laikā esam izdzēruši 2 litrus piena mazāk. Es domāju, ka šeit patiešām varēja nospēlēt lomu fakts, kā piena produkti izteikti kļuva dārgāk. Mēs neciešam no tā, ka mūsu ēdienkartē trūktu gaļas vai piena produkti, un jācer, ka varbūt pieaugot mūsu maksātspējai, varbūt, ka izlīdzināsies, un mēs atkal dzersim nedaudz vairāk pienu. Dzīvojam pie jūras, nodarbojamies ar zvejniecību, bet vērtīgās zivis, kurās daudz mums tik vajadzīgo omega-3 augstskābju, esam apēduši par kilogramu mazāk. Speciālisti saka, tāpēc, ka nemitīgi runājam par ūdeņu piesārņojumu. Vietējos lašus tak lai pat ēst neļauj dioksīni. Vismaz man tas iespaido. Ja pirms kādu laiku arī par šprotēm mēs runājam saistībā ar benzopirēnu. Un ir tā, ka no šī viedokļa raugoties veselīgi uztur ieteikumi, protams, iesaka ēst zivis vismaz 2 reizes nedēļā. Bet ja nāk šis dabas piesārņojums klāt, tad tāds izglītotāks patērētājs, viņš jau brīžiem sāks domāt. Maize. Rupju un saltskābu ēdam tikpat, cik ēduši. Baltu maize mazāk par 2 kilogramiem. Tas taču labi. Jā, tas ir labi, bet būtu vēl labāk, ja būtu stipri pieaudzis varbūt graudu maizes un rudzu maizes patēriņš. Tas, ka vispār maizē tendence pirkt viņu mazāk, šeit cenām īsti liela nozīme nav. Par lielu nelaimi ēdam mazāk arī dārzeņus. Kartupeļi -6 kg, gurķi un tomāti -4 kg. Bet dārzeņos ir vitamīni, minerāli vielas, antioksidanti, flavonoīdi. Viss, kas mums vajadzīgs. Par dārziņiem mēs jau no laika gala esam secinājuši, ka mēs viņus ēdam jau tā par maz. Un ja ir šī tendence vērojama, ka mēs viņus ēdam vēl mazāk, tad tas ir ļoti, ļoti, ļoti slikti. Esam sākuši mazāk par 3 kg lietot cukuru, taču tā vietā esam palielinājuši konditorijas izstrādājumu patēriņu. Un tad sanāk, ka nekādi īstie varoņi nemaz neesam. Ēdam mazāk, bet jēgas nekādas. Tagad priekšā Līgo vakars un Jāņa 4 brīvas dienas, īstie izēšanās svētki. Taču atcerieties, ar pilnu vēderu papardu ziedu atrast ir grūti, bet Latvija tikmēr izmirst. Reiz bija, bet vai vēl būs politiķis? Tā var jautāt par Aleksandru Kiršteinu. Mēnešu laikā ir notikuši nopietni pavērsieni viņa politiskajā karjerā, kas ir vainagojušies ar aiziešanu no Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāja amata. Vai beidzamie notikumi nav sākums tam, ka par Kiršteinu drīz varēsim runāt kā par vēsturi, nevis par politiķu ar nākotni? To man kolēģi Ivete Elksne viesstudijā jautās pašam Aleksandram Kiršteinam. Labvakar! Labvakar. Vai jūs piekrītat Leopolda Ozoliņa vērtējumam, ka Tautas partijas vēršanos pret jums atgādina raganu prāvas un burvju dedzināšanas, kā arī Gestapo un Čekas laikus? Drusciņi tēlaini, bet principā var piekrist. Jūs arī jūtaties tāds vajāts vai nepamatot izmests no partijas? Ja es justos vajāts, tad es neietu politikā, jo politikā nevar būt personīgs aizvainojums. Tas ir pirmais likums. Šobrīd šie cilvēki attieksme nav neitrāla, vai nu jūs patīkat vai nepatīkat. Jūsu izteicieni dažbrīd ir nacionāli radikāli un arī skandalozi. Ar ko tas ir saistīts? Un piemēram, pirms gada jūs tāds nebijāt? Tātad man ir 2002. gada Krievijas ārlietu ministrijas paziņojums. 2002. gada. Tas ir 3 gadi atpakaļ, un tur ir teikts, ka Kiršteins ir sniedzis ārkārtīgi nacionāli radikālu paziņojumu, teikdams, ka Latvija nekad neteiksies un Aubrens, ka Latvija padomi bruņotie spēki ir okupējuši reizē, būdami sabiedrotie hitleriskai Vācijai, un ka Krievijai jāmaksā kompensācijas. Pēc 3 gadiem, teiksim, jaunais laiks kopā ar Tautas partiju šo pašu prasību iestrādā vēlreiz totalitārā komunisma nosodīšanas deklarācijā. Jautājums ir, vai, piemēram, Gorbunovs ir
Nacionāla radikāls, ja viņš 91. gada 13. janvārī parakstīja līgumu ar Krieviju, kur bija teikts izmaksāt kompensācijas, ja materiālu palīdzību personām viņa ģimenes locekļiem, kas repatriējas atpakaļ uz Krieviju. Pēc 15 gadiem es kāpēc tas tiek uzskatīts par ļoti nacionāla radikālu paziņojumu. Un ko jūs teikt par prezidenti? Par kādu? Valsts prezidenti. Latvijas? Jā. Man liekas kādreiz, ka mēs parlamentā vēlējām Latvijas prezidentu. Man liekas, ka Latvijas prezidentam ir jāizstrāv Latvijas pilsoņu interesi, nevis jāsniedz paziņojumu, ko domā citas valsts vai citu valstu vēstnieki. Un kāpēc viņi tā runā, jūs prāt? Nu, to man grūti pateikt, es jau prasu viņai. Es domāju, ka mēs drīz vēlēsim jaunu prezidentu, es domāju, ka mēs neatkārtosim tādas kļūdas. Man ārkārtīgi izbrīna tādi paziņojumi, piemēram, ka mēs esot 95. gadā iesniedzot savu lūgumu uzņemt mūs Eiropas Savienībā un saņemot šo asociatīvās valsts status, kur pēc tam ratificē Eiropas Savienības valsts, mēs esam solījuši, ka mums nav absolūti nekādu problēmu attiecībās ar Krieviju. Tagad, par cik ir atslepenoti šie dokumenti, viņi vairs nav konfidenciāli, es varu pateikt, ka tie faktiski ir klāji meli, jo vēl 96. gada 31. oktobrī, tad vairāk kā gadu pēc tam, ka Latvija iesniedz dokumentus Eiropas Savienībā, notiek Latvijas-Krievijas komisija tikšanās, ko vada Vovers un Šikālovs. Latvijas puse piedāvā risināt robežu jautājumu, ievērot vēsturiskos, īpašumu, tiesiskos un tehniskos aspektus. Krievijas puse atsakās runāt par vēsturiskajām un īpašumu tiesiskajām problēmām. Un 1996. gada 5. novembrī, jau krietni laiku pēc tam, kad Latvija ir Eiropas Savienībā iestājusies, Demūrins, kas tajā laikā bija Krievijas Federācijas ārlietu ministrijas preses departamenta direktors, paziņo, ka Latvija nespēja atteikties no teritoriālām pretenzijām. Ar to jūs gribat teikt, ka? Ar to jūs gribu teikt, ka nav neviens gads, kad Latvija būtu no kaut kā atteikusies. Vai jūs piekrītat, ka šobrīd sabiedrība kļūst radikālāk, un vai tas nav bīstam, un arī vai jūs pats to neveiciniet? Es noteikti veicinu. Es biju tas, kas organizēja Krievu skolēnu demonstrācijas kopā ar Plineru un Ždanoku, acīm redzot. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība bija samērā mierīga. Samērā mierīga līdz brīdim, kad parādījās un cilvēki atmodās. Viņi redzēja, ka pēkšņi parādās cilvēki, kas saka, ziniet, mēs te būvēsim otru kopienu, mēs nemācīsimies valsts valodu, mums būs savs paralēls Krievu skolas, savs paralēls vēstures grāmatas, mums gan savas teritorijas nav, mēs te esam iebraukuši 70. gados un 80. pārsvarā, bet būvēsim otru kopienu, iekasēsim savu, izveidosim savu nodokļu sistēmu, un tad arī sākās šī radikalizācija. Un pirmais signāls bija tas, ka Tēvzem brīvība dabūja 4 vietas Eiropas parlamentā. Vai jūs piekrītat, ka šīs kopienas vajag apvienot, vai tomēr nē? Viņas nevar apvienot. Ja 15. neatkarības gadā Latvijā ir cilvēki, kuri pat nav sākuši mācīties valsts valodu, kad tad jūs taisties apvienot šīs kopienas? Ja mums ir 460 000 tā saucamo nepilsoņu, kuri nav nekāda nepilsoņa, bet faktiski ir cilvēki, pa kuriem ir atbildīgi Krievija, kā ir rakstīts Igaunijas inteliģentu vēstuli, ko ir nosūtījuši visām starptautiskajām organizācijām. Pabriks ir vājš ministrs? Ja skatās pēc tām atsauksmēm, kā viņu vērtē cilvēki, tad es domāju, ka viņš ir diezgan pamīgs tādā ziņā. Es domāju, ministram, kas sevi ciena, nevajadzētu strādāt pa gidu pie vēstnieku un rādīt viņam kaut kādas muzeja eksponātas. Priekš tā ir departamenta direktora vietnieku par šādiem amatiem. Jūs pa Krievijas vēstnieku domājat? Ministrs prezidents jau arī brauka apkārt pa Kultīm lauku vai pa ostām un rāda citiem vēstniekiem. Jā. Amerikas vēstnieks. Jums vairs nav nozīmīgā amata, nav arī šobrīd partijas. Vai tas nebūs sākums tam, lai teikt, ka Kirsteins jau ir vēsture, nevis politiķis ir nākotne? Es nezinu, ja jūs mani esat uzaicinājuši, tad kaut ko jums vajag. Zināt, ko profesionāls no amata ir atšķirs? Kā te teica, profesionāls laik balansē uz robežu, bet viņš nepārkāp šo robežu, bet amati ir nebalansē, bet pārkāpjā visos jautājumos. Arī taktikas jautājumos. Vai jūs šobrīd redzat, kāda būs jūs šī nākotne? Kurā partijā vai jūs iestāsieties? Vai veidosiet jaunu? Jā, mēs ar Dzintaru Ābiķu veidosim kopā uz Latvijas ceļa bāzes Nacionālo radikālu partiju, bet šai partijai būs tikai viens darba kārtības jautājums. Bezmaksas atskubtos pakalpojumu tautai. Bet, ja nopietni, tad, protams, es iestāšos kādā no esošajām. Es nevaru pašreiz pateikt, es neveidošu nekādu jaunu partiju. Es domāju, ka tas spektrs varētu būt sākot ar Zemnieku savienību un beidzot ar
teiksim, Tēvzemēm brīvībai vai apvienotai Tēvzemēm brīvībai un daļai no Tautas partijas, kas turbūt varētu pievienoties vai kaut kam vēl. Jā. Paldies par sarunu. Paldies. Nākamā būs tāda savāda nedēļa. Darba dienas tajā būs tikai 3, bet pārējās 4 atpūtīsimies un svinēsim vasaras saulgriežus. Mēs, protams, vēlam jums priecīgi un lustīgi nolīgot un nojāņot, taču ar vienu piebildi. Alkohols un automašīnas stūri ir kā ūdens un eļļa. Tās ir 2 lietas, kas kopā neiet nu nekādi. Atcerieties to arī svētku naktī. Mēs tiksimies nākamā svētdiena, kad Jāņu svinēšana jau būs galā, bet tuvosies nākamie dziesmu svētki. Par to tad arī noteikti runāsim pēc nedēļas. Lai izdevušās dažas darba dienas un priecīgi atpūtu. Uz redzēšanos! Visu labu, priecīgi nolīgot!